Kā pirmais šajā sadaļā runās ne tikai geto futbola līderis, bet arī Pasaules ielu futbola federācijas viens no izveidotājiem. Tas ir Antons Semeņaks. Jūsu aplausī! Paldies, Edgar, par intro. Čau visiem! Iziesim cauri mūsu geto futbola stāstam. Jā, tie, kas zina, kas ir geto futbols, super, tiem nav jāpaskaidro. Tie, kas nezina, kas ir geto futbols, ir ielu futbola turnīri 3-3. Jā, mēs spēlējam kastē, 15x10 metri, 3 cilvēku komandā, spēlē pret otriem cilvēkiem, kur arī ir 3 cilvēku komandā. Un, jā. Nosaukums ir, vai ir iespējams futbolu izgudrot no jauna, ja parasti to saka par velosipēdu, bet mēs mēģinām izgudrot futbolu no jauna. Un vai mēs no Latvijas spējam iemācīt pasaulē spēlēt futbolu, esot 140. vietā FIFA rangā, un es domāju, ka mēs varam, un mēs to esam izdarījuši, un mēs turpināsim darīt, pat neskatoties to, ka mūsu lielā izlase pagaidām nespēlē tik labi, bet mums ir plāns, kā to uzlabot. Tātad mēs šeit runāsim gan par pasākumu mērogošanu, gan par community, jeb komunas community building, jeb kā izveidot community, kā noturēt un kas vispār notiek. Tātad, kas vispār ar geto futbolu pirmsākumiem? No sākuma ir parādīsies ideja un sekojot 2 veiksmīgām geto basket sezonām, tika izveidot uz 3. sezonu 2011. gadā Raimonds ar Sandu izbrauc cauri Eiropai un saprata, ka pāri Lietuvas robežai nekur basketbols vispār tas pat nav sporta veids, ja? Un futbols ir karalis. Cik mums te vietas Grīziņkalnā, davai uztaisam 4 laukumus un pacaņčiki no rajoniem nāks spēlēt futbolu, jo mēs zinām, ka Latvijā īpaši tajā laikā parasti futbols ar krieviem asociējas, tā arī plus mīnus ir arī kaut kur kopumā arī joprojām tas kultūrā dzīvo, bet diezgan stipri mainās pēdējā laikā. Un jā, futbols ir vispopulārākais sporta veids pasaulē. Kā mēs zinām, pasaules čempionātu futbolu skatās gandrīz 2 reizes vairāk nekā olimpiskās spēles visas kopā, un jā, kāpēc lai Getiņā netaisa futbolu? Jo kāpēc Getiņš un kāpēc futbols? Jo galvenā Geto Games ideja ir iesaistīt jaunus cilvēkus un uztaisīt viņiem pasākumus, kur viņi varēs izpausties. Un ne visi spēlē basketbolu, tāpēc futbols. Un jā, šobrīd no tādas lokālas padarīšanas šie puikas ir no Brasas, tie, kas ir bildē, kreklis viņi dabūja kā balvu, jo Latvijas futbola federācija iedeva šos kreklus, bet jā, šitie pacaņčiki, īstenībā daži no viņiem joprojām spēlē, es nezinu, cik viņiem tagad gadu. Šīs īstenībā ir pirmais kadrs, varbūt nav vienīgais, bet pirmais kadrs ar geto futbolu, kā redzat, kreisā pusē tas ir Gačo, kas ietestē pirmo geto futbolu 2000, vai tas ir 2009. gada beigas, vai 10. gada sākums. Ļoti, ļoti sen, bet pēc tam futbols netika ieviests uzreiz, ja? Bet šādi izskatījās geto futbols pirmsākums, tas ir Skonto hallē. Īsumā par mani, ja es sāku stāstīt par projektu, īsumā par mani es ieliku šito, tas ir mans mīļākais screenshots. Es esmu neizdevies profesionālais futbolists, bet cik interesanti strādā atmiņa. Es pat biju aizmirsis, ka es biju kaut kādā tur pieteikumā. Es zināju, ka man ir 3 spēles virslīgā. Uz laukuma es tā arī neizgāju. Diemžēl mani neizlaida. Pasties, cik visu pārējais izlaida, man neizlaida. Labi, vēl tur pāris. Bet var redzēt, ka tajā sarakstā, bet pievērsiet uzmanību, jā, mēs zaudējām Ventspilī, bet pievērsiet uzmanību, kas par sastāvu Ventspilī. Un paskatieties uz gadu, un tas bija pirmais gads, kad Latvijas komanda spēlē UEFA kausā. Es gandrīz spēlēju UEFA kausā, tad lai jūs saprastu par mani. Bet futbolists es nebiju izdevies, vienkārši 18 gados sapratu, ka man nav nekāda prieka par futbolu. Un kāpēc es smaidu bildē pa kreisi? Tāpēc, ka geto futbols man atgriez arī kā organizatoram. Man geto futbols atgrieza mīlestību pret futbolu, jo es ieraudzīju, ka futbols nav tikai darbs un mocības. Ja, es skatos uz Pinkēvicu un es domāju, ka dažādas domas ir galā, varbūt tāpēc viņš arī ir šeit konferencē, ja kaut ko jau plāno uz nākotni. Bet, labi, mēs tevi vēl gaidām Latvijas izlase, lielajā izlasē, ja, tā kā mēs tevi vēl ticam. Es sevi vairs neticēju tajā mirklī un
Daudz kas nosaka, vai mēs kļūsim par profesionāliem vai ne. Bet mani nogalināja tas, kādi bija tie treniņu procesi un uz ko vispār futbols vērts. Futbols manā dzīvē līdz 18 gadiem futbols vispār nebija spēle. Tā bija kaut kāda, armija, disciplīna un tā tālāk. Mums arī tāds treneris bija. Īsumā par Geto futbolu Latviju tā ir tāda īsa statistika. Neslēpjam arī skaitļus. Arī Norda prezentācijā redzēju, mēs nekautrējamies to, ka kaut kur nav mums visu laiku izaugsme. Tā arī ir, viss normāli, būs vēl lielāka izaugsme, kaut kādai jābūt. Mēs redzam, ka statistika no 2015. gada un aptuveni 80 komandas piedalās katrā turnīrā. 15. gadā, un kā jūs redzat, super lēciens ir 2020. gadā, kad it kā Covid, kad nekādus pasākumus nevarēja organizēt, bet tieši vasarā bija noņemti tie visi ierobežojumi, citas organizācijas paspēja kaut ko uzrīkot, citas nē. Un ņemot vērā to, ka nebija baigi ko darīt, visi gāja spēlēt Geto futbolu. Mums bija 140 komandas vidēji Geto futbolā, dažādās vecuma grupās. Un pēc tam pēc Covid tāds kritums, pēc tam sāka taisnoties. Kāpēc es to rādu? Latvijā, protams, tas viss ir forši. Mēs spēlējam, mēs varam būt, cik krūti mēs gribam būt, bet mēs ar Raimondu aizbraucām uz Saudarābiju pirms 2 nedēļām. Un tad, kad mēs sveicināmies, domāju, tie, kas strādā ārzemēs un ārpus Eiropas, es domāju, jūs esat ļoti labi pazīstami ar šo. Cilvēku jautā, no kurienes jūs esat? Jūs sakat, no Latvijas. Viņa, no Latvijas. Jā, es dzirdēju, tas ir kaut kur Vācijā, jā? Es saku, nē, tas ir tur, kur Zviedrija. Tas ir kaut kur rietumos, ja? Respektīvi, skaidrot cilvēkiem, kuri Latvija ir vairāk nekā puse no tās sarunas, līdz ar to mūsu mērķis ir līdzīgi arī kā slepenā misija Nordam ar maratonu bija uzlikt Latviju uz kartes, un mēs to turpinam arī darīt tikai caur futbolu, nevis caur maratonu. Un mūsu pirmie soļi tieši uz startautisko, respektīvi, kāpēc rādīju to iepriekšēju slaidu par statistiku, jā, mēs forši, mēs spēlējam, daudz komandas, krūta, hypes, daudz, viss kaut kas notiek, bet ir jākustās kaut kur tālāk. Ir kaut kur, pirmkārt, Getiņa ideja ir dalīties ar pasauli ar šo konceptu, jo tas ir viss iekļaujošs, vai ļoti iekļaujuši komandu sporta veids, kurā var piedalīties visi, bez beigās tur varbūt arī sagatavošanās. 2015. gadā mēs turpinām meklēt dažādus turnīrus, kur tad mēs varam mūsu komandas, labi, mūsējie uzvar vienu turnīru, lokāli, 2, 3 turnīru mums jautā spēlē tur labākie, telpu futbolisti nāk, grib spēlēt, piedalīties, vispārējie tur bijušie virslīgas spēlētāji vai neizdevušies virslīgas spēlētāji, visi grib spēlēt, un mēs domājam, kur tālāk? Mēs meklējam turnīrus, grūti atrast turnīrus ārzemēs. Un tad 2015. gadā mēs kaut kādā veidā atrodam projektu, un Vācijā notika liels startautiskais turnīrs. Protams, tajā laikā visu sauc par Eiropas čempionātiem, jo ielu futbols nav nekādā veidā nekūrēts, nekas. Respektīvi, tu uzaicini 3 komandas, tu vari pateikt, ka tas ir pasaules čempionāts. Aptuveni tā bija tajā laikā, un kreisajā bildē mūsu komanda komanda no Latvijas uzvar futbola čempionātu, Eiropas čempionātu ielu futbolā. Un tas ir kaut kāds brīnums, kā Latvija vispār var uzvarēt, izņemot 2004. gadā. Un pēc tam 2017. mēs turpinām mūsu komunikāciju ar ārzemju, tad mēs lietojam Google, mēs lietojam Facebooku, varbūt Instagramu, un meklējam dažādus kontaktus pilnīgi dažādās valstīs. Protams, visvairāk Eiropā, jo vismaz pa sauszemē vai kaut kā 2 stundu laikā var atlidot. Tātad, ja mēs runājam atkal par mērogošanu, absolūti numur 1 ir kontaktu meklēšana un iešana uz sadarbību ar dažādām organizācijām. Vai tā ir organizācija, vai mēs runājam par tikpat līdzīgu organizāciju kā Geto Games, Geto futbolu? Nē, jo tādas organizācijas nav, tāpēc jāmeklē, vai vismaz kaut kas līdzīgs. Varbūt tas ir kaut kāds futbola klubs, kas organizē kaut ko. Varbūt tas ir kaut kāds bijušais profesionāls, kas organizē kaut ko. Mēs meklējam pilnīgi dažādus cilvēkus, un iespējams viņi pat līdz šim nav spēlējuši tādu futbolu 3-3 pēc tāda formāta, kādu mēs spēlējam, jo kāpēc tā bilde no kreisās puses, īsti mēs pat nevarējām atrast kādos turnīros piedalīties mums, lai nosūtītu mūsu komandas un kādas komandas aicinātu uz Latviju, jo nav citu kustību pasaulē, vismaz tādu stabilu, kas kaut ko dara
regulāri. Tad ir 18. gadā mēs pamēģinājām ar futbola freestylu. Šeit ir vienkārši screenshots no sporta centra. Tas čalītis uzvarēja. Futbola freestylā, jūs zināt, viņus pēc tam aicina visādi tur Neymari, Red Bulli, Nike un visi citi brendi aicina uz savām reklāmām, uz sadarbībām, jo tie ir cilvēki, kas nestandarta veidā pievērš uzmanību, tāpēc viņi ir interesanti un populāri sociālos tīklos. 19. gadā mēs uztaisījām pirmo Čempionu līgu ielu futbolā, saicinājām vēl vairāk komandas tur no Spānijas, no Beļģijas. Tad ar laiku mēs atrodam, vai kāds ierauga mūs, kāds atbrauc pie mums, kāds cits ieraudzīja, ka brauca pie mums paralēli. Protams, arī Red Bulls organizē dažādas tur futbola sacensības. Tās komandas, kas izveidojas pateicoties Red Bull, viņi ierauga, šitas ir autentisks turnīrs, varbūt mēs gribam piedalīties, varbūt mēs gribam kaut ko norganizēt pie sevis paši, bet, protams, ne visi uzreiz saprot, kā to dabūt gatavu. Un šis viens no svarīgākajiem slaidiem, Uldža beidzot sevi var ieraudzīt arī šajā prezentācijā. Īstenībā šis bildēts ar manu telefonu, un šis ir vissvarīgākais slaids. Kāpēc? 2019. gadā mēs uzrakstījām, Sanda uzrakstīja projektu uz Eiropu, ka mēs vēlētos taisīt šādus turnīrus, tādus, kādus mēs taisam Latvijā, tādus, kādus mēs taisam Valmierā, Ventspilī un citās pilsētās. Mēs gribam līdzīgus turnīrus uztaisīt citās Eiropas pilsētās. Kuras tās pilsētas varētu būt? Mēs aptuveni uzlikām uz kartes, kur mums ir kaut kādi kontakti, kur mums ir kaut kādi paziņas, bet ne visus mēs pazīstam klātienē, un mēs tajās valstīs, varbūt esam bijuši kā turisti, varbūt garām braucām, bet tos cilvēkus mēs neesam iepazinuši, viņu vidi neesam iepazinuši un viņu infrastruktūru neesam iepazinuši. Un mēs devāmies 3 nedēļu braucienā, šajā busiņā mēs dzīvojam, šajā busiņā mēs gatavojam ēst, šajā busiņā mēs arī gulējām, un mēs izbraucām no Rīgas līdz Barcelonai un atpakaļ, apceļojot. Šeit nav visas pilsētas izvēlēs tādas interesantākas. Kā redzat, ir screenshots, piemēram, kur mēs mērījām laukumu Berlīnē, kur varētu notikt pasākums. Jūs redzat augšā Edvardu un Gils, tie, kas bija pagājušajā gadā konferencē, atcerās viņu. Šis čalis izveidoja, kopā ar viņu tika izveidota arī FIFA Street, jeb tā, kas Volta spēle šobrīd, tur dažādi Kopenhāgena, pēc tam Panahaus, kas ir kļuvuši par vairāku geto futbola turnīru uzvarētājiem. Respektīvi, jautrs brauciens, bet kāpēc tas bija nepieciešams? Jo mums vajadzēja klātienē iepazīties ar cilvēkiem, iepazīties ar vietām, kur teorētiski mēs varam veidot šo pasākumu. Un tad, kad mēs iepazīstamies, tad mēs veidojam vēl ciešākas saikni. Tad, kad mēs veidojam šo saikni, mēs veidojam uzticību. Un cilvēks jau labāk saprot, kā teorētiski arī savā valstī viņš varētu kaut ko līdzīgu izveidot, vai viņš jau jūtas drošāk, piemēram, vērsties pie mums. Pēc 2 gadiem, protams, bija Covid, 19. gada beigas, pēc tam ir Covid, un 22. gadā mēs izbraucām Eiropu. Tad jūs varat redzēt starpību kadros. Šeit mēs izbraucām ar busiņu, un šeit mēs 25 plus cilvēku komanda izbraucām, uztaisījām pasākumu Romā, Džakovā, Horvātijā, Budapeštā. Tā kā jūs šos pasākumus redzat, varbūt pat labāk, mēs uztaisījām citās Eiropas pilsētās. Protams, Latvijā mēs taisām vislabākos pasākumus, bet kopā ar dažādiem mūsu partneriem. Jūs redzat apakšā pa kreisi, tas ir Street Pana, Jack Downer, ļoti populārs futbolists, viņam viss ir kārtībā, viņš strādā ar visiem klubiem, viņš strādā ar aktieriem, Matthew McConaughey, viņš tur Neymaram Panu ir izmetis. Tie ir cilvēki, kas aicina strādāt viņu, bet viņam ir nepieciešama platforma. Viņš no Londonas pērk biļetes uz Budapeštu, lai piedalīties Geto futbola Eirolīgā, lai sevi pierādītu autentiskam community. Un tas autentiskums, tas ir viens no arī stūrakmeņiem konkrēti mūsu sporta veida veidošanā. Briselē mēs taisam pasākumu Amsterdamā, Berlīnē. Šis viss ir gandrīz 2 mēnešu garumā vai 1,5 mēnešu garumā. Kopenhāgenā daudz visādas drāmas, daudz visādas tur fūra, 2 reizes salūz, vēl vis kaut kas. Vapšim, tur es neiedziļināšos detaļās, man nav tik daudz laika, bet šis
pasākums, un šis fināls Rīgā, protams, uzvar, mēs sadarbojamies šajā projektā ar La Līgu, mēs sadarbojamies, vai rekord ir gandrīz ar 433 sadarbojamies, bet, cerams, pēc šī gada mēs arī sadarbosimies ar viņiem, ar La Līgu, ar citiem zīmoliem, protams, vienmēr ar Nike sadarbojamies, Dzinters un vispārēji, visi mums pieslēdzās arī klāt, gan piedalās šajā projektā, un uzvar komanda no Nīderlandes, un šis projekts, šis pasākums kļuva par stūrakmeni, jo tad, kad kaut kas notiek Latvijā, un cilvēki nezina, kas ir Latvijā, ja, tad vēl tā, kaut kas tur lokāls, kaut kas tur spēlē, jā, fotkas ir, nevar saprast, varbūt AI generated bildes, vai kas tur vispār ir. Tu nevari saprast, ja tu neesi atbraucis, tu nesaproti. Tev liekas, jā, bildītē forši, bet, kaut kā vispār, nezinu, varbūt tā ir vispār video spēle, ja. Un tad, kad tu atbrauc uz vietas, vai tad, kad šis pasākums nonāk tajās pilsētās, piemēram, pie Romas, Ostijā, ja, vai citās unikālās vietās, cilvēki sāk ticēt, cilvēki sāk pievērst uzmanību, jo mēs iesaistījām vairāk partnerus, no tiem partneriem citi partneri uzzina, un kas notiek pagājušā gadā tieši šajos pašos datumos, tieši konferencē mēs savācāmies arī cilvēki no labās skreisauturies mēs, cilvēki no Japānas, no Kolumbijas, no Nīderlandes, atkal jūs redzat Edvard Van Gils, Jančiks tur stāv, no Dānijas un no Serbijas un vēl daži cilvēki, un jūs redzat aizmugurē rakstīts ISFA. Mēs esam reģistrējuši un izveidojuši tādu ideju par ISFA, kas ir International Street Football Association, startautiskā ielu futbola asociācija. Mēs esam viņu pieregistrējuši jau pirms izbraukšanas uz Eirolīgu, bet tāda kā izveidošana un apsēšanās tiešajā un burtiskajā nozīmē pie viena galda notika šajā mirklī, un mēs nostādījām noteikumus, pēc kādiem mēs spēlēsim, kā notiks kvalifikācijas. Kā mēs iesaistīsim citus community, bet pats interesantākais šajā visā, kāpēc es to stāstu, atceraties to pirmo bildi ar Gačo un futbolu 3-3, ka šīs visas kustības un šīs visas pasaules, teiksim, cilvēki no dažādām pasaules vietām, par kurām mēs zinām un no kuras nezin par mums, viņi ir piekrituši plus mīnus tiem noteikumiem, pēc kuriem mēs spēlējam jau ļoti ilgu laiku, un viņi uztver Latviju kā legit partneru un uzticās mums, ka jā, pēc plus mīnus šiem noteikumiem mēs arī spēlēsim. Protams, tur bija arī visādas nianses un diskusijas un vispārējais, kā jau normālajā tusiņā, bet šeit mēs apsēdāmies, izveidojām, un plāns bija tāds, ka šī gada beigās notiks pasaules kausa futbolā 3-3. Tātad beidzot pirmais, respektīvi, ja pirms tam jebkurš varēja jebkādu savu turnīru nosaukt par Eiropas vai pasaules kausu, tad tagad beidzot oficiāli varam nosaukt par pasaules kausu. Un kas notika? Mēs arī norganizējām, pēc tam es vēlāk parādīšu, kā tas viss notika. Šādi izskatās tas mūsu globālais community. Šeit nav visas organizācijas, bet vairāk nekā 50 valstis. We see here also, es angliski pateikšu, people from Cameroon and people from Côte d'Ivoire. They came here in order to also to cooperate, to build something together, and hopefully in the closest future we will see also amazing street football tournaments 3vs3 also in Côte d'Ivoire in different cities. Tātad tas ir tas, uz ko mēs ejam un kā mēs veidojam šo pasaules community. Caur vairākiem community mēs iesaistam vēl community, mēs sakam, rekur, viss, kas tev jādara, īstenībā vienkārši jāuzliek 2 futbola vārti un jāsāk spēlēt, un pēc tam kaut kā jau izdomās, kā tos bortus dabūt, ja, kad tā lieta aizies. Šāds bija plāns, ka mēs tajā tikšanās izrunājām, ka mēs taisam visā pasaulē kvalifikācijas un fināls notiek Rīgā. Īstenībā ne visi gribēja Rīgā taisīt, ja, gribēja Amsterdamā, tāpēc, ka no visas pasaules bišķiņ vieglāk tomēr uz Amsterdamu ir atlidot, uz Rīgu vienmēr jālido ar pārsēšanos no visurienes. Šie ir tikai dažādi piemēri, piemēram, kā Kolumbija, ja kāds zina tādu latīņu mūzikas izpildītāju J Balvin, man liekas, viņam ir 50 miljonu sekotāji, viņš izveido savu 5-7-4 sports kustību, ja, un viņi spēlē 3-3 gan futbolu, gan basketbolu. Super. Un 3-3 futbols parādījās viņam tikai pagājušā gadā. Amerikā, netālu no Brooklyn tilta, bet Amerikā vispār tur cits stāsts. Viņam tur 8 vai 10 pilsētas, kur tur savā starpā tusies. Japānā pie Skytree notika un Austrālijā otrajā pasaules galā.
Arī notika kvalifikācijas. Tas ir tikai dažas. Saku, tur notika kvalifikācijas visās pasaules malās. Un rekur, šeit ir top 8 komandas. Kopā Rīgā piedalījās 30 komandas. Tūlīt paskatīsimies video. Baigi daudz nestāstīšu, visu redzēsiet video. Un jūs redzat, tās emocijas ir super patiesas. Un tas priekš kā īstenībā beigās mēs dzīvojam, priekš atmiņām, emocijām un vispārējā. Un ja mēs esam šajā mirklī varam veidot ne tikai Latvijas jaunatnē, ne tikai Latvijas jauniešiem, bet arī pasaules jauniešiem vai pasaules šajā gadījumā pieaugušiem, kad kādreiz bija jaunieši un sapņoja kļūt par pasaules čempioniem futbolā, vismaz viņi varbūt kļuva par pasaules čempioniem ielu futbolā, un priekš viņiem tās ir atmiņas uz visu dzīvi, un ja mēs esam spējīgi izveidot šādas atmiņas, super mūsu uzdevums izpildīts, un ja mēs būsim spējīgi palīdzēt arī Āfrikā izveidot 3x3 kustību, kas palīdzēs jauniešiem ceļot apkārt pasaulē un ieraudzīt pasauli un nest labāko pieredzi atpakaļ uz Kotdivāru, piemēram, mēs būsim vairāk nekā priecīgi, ka mēs izveidosim šādu veidu kustību. Jā, paldies par uzmanību un lūdzu video par pasaules kausu. Tas ir viss. It's all made by people from the streets and we're making it for the streets. People who live and breathe street football to the fullest want to develop it together. This is based on love. And this love united 30 countries from all around the world. So we're here at Riga at the World Cup Street Football 3v3. We're in this amazing warehouse with an amazing crowd, amazing vibe. What else do I need to say, man? This is just amazing and I think this is a milestone in street football. Yeah, I'm coming from the bottom, but I'm rising to the top. Had to hustle every day, I ain't never gonna stop. From the shadows to the spotlight, I'm shining like a star. Got the power in my veins, you can feel it from afar. You will see lights, you will see smoke, you will hear the beats pumping, and you will see the best street football players from all around the world competing for the top prize. Metal goals, concrete floor. Also, we have all of Ghetto other features. We got the fashion, and around you, there's over almost 100 jerseys. That is where the best players in the world are playing right now. There's nothing like it. This is street football at the highest level. Power, 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 I'm taking over now. Got my homies on the block, I ain't never backing down. Es gribu pateikt milzīgi paldies visiem cilvēkiem, kas pasaulē palīdzēja organizēt šos atlases pasākumus, turnīrus, lai noskaidrotu labākās komandas no visas pasaules, kuras atbrauc šeit, uz Latviju, uz Rīgu, lai sacenstos par pirmo vēsturē pasaules kausu. Thanks everybody who came here from all parts of the world. We made history together. Nu ko, aplausi Antonam un visai komandai.